Sveicināti! Mani sauc Elza Ozola, esmu kurzemniece. Nāku no Saldus novada Ezeres pamatskolas. Man ir 13 gadi un es mācos 8. klasē. Man patīk komunicēt un piedalīties aktivitātēs kopā ar draugiem. Tātad esmu pavisam parasta meitene. Mēs, protams, zinām, ka pasaulē nav ne zelta ābolu, ne dimanta pīļu, ne ķēniņu, ne viņu karaļvalstību. Un ja nu tomēr, tad vienkārši esi ar sirdi un dvēseli pasakā iekšā. Latviešu tautas pasaka, mūžīgā pasaka. Vecos laikos dzīvoja ķēniņš, kurš tāpat kā es bija liels pasaku mīļotājs. Viņš savā galmā pulcināja cilvēkus, kas mācēja stāstīt daudz pasaku. Reiz ķēniņš izdomāja neparastas sacīkstes. Viņš aicināja, lai piesakās ļaudis, kuri prot stāstīt pasaku, kura nekad nebeidzas. Piekritīsiet, tas taču nav iespējams. Nu jā, bet ķēniņš solīja tam, kas tādu pasaku mācēšot izstāstīt, savu ķēniņu valstību un daļo princesi par sievu. Bet tam, kura pasaka tomēr izbeigsies, nocirtīšot galvu. Starp citu, nemaz nezināju, ka latviešu tautas pasakās notiek arī tādas briesmu lietas. Pieteicās daudzi augstmaņi, bet viņu stāstītās pasakas izbeidzās. Kā varat iedomāties, viņi visi palika bez galvām. Skumji, bet tāda bija noruna. Kādu dienu pie ķēniņa ieradās ganu zēns Ansītis, lai pieteiktos sacīkstēm. Ķēniņš piekrita. Nu, cerams, gan viņam neviens galvu necirtīs. Ansītis savu pasaku iesāka tā. Reiz dzīvoja ļoti bagāts un varens ķēniņš. Kādu reizi viņš lika uzbūvēt lielu šķūni, kur novietot zeltītos kviešu graudus. Viss būtu bijis labi, ja amatnieki nebūtu atstājuši mazu caurumiņu, pa kuru var ielīst tikai viens sisenis. Sisens ir 1 līdz 4 centimetri garš kukains dzeltenīgā, brūnā vai zaļā krāsā. Siseņu augstu lidodam šo mazo caurumu ievēroja, un notikās tas, kas notikās. Bet tagad klausieties uzmanīgi. Visi nāca viens sisenis un paņēma vienu graudu. Nāca atkal viens sisenis un paņēma vienu graudu. Bet tagad visi kopā nāca atkal viens sisenis un paņēma vienu graudu. Bet tagad žūrija nāca atkal viens sisenis un paņēma vienu graudu. Kad Ansītis jau 2 gadus bija stāstījis vienu un to pašu, ķēniņš dusmās iekliedzās. Vai vēl tie siseņi nav pāduši? Ansītis mierīgi atbildēja. Augstais ķēniņ, viss skaists vēl ir pilns siseņu. Tie visi ir izsalkuši. Nu tad ķēniņš neizturēja un teica. Ansīt, tu tiešām esi vislielākais pasaku stāstītājs. Ņem manu valsti un manu daļo princesi par sievu. Nu re, beigas labas. Latvieši vienmēr bijuši dzīvespriecīga tauta. Tāpēc māmiņā jautā savam mazajam 2-gadniekam. Cik tev rociņu? 2. Cik kājiņu? Arī 2. Un cik dibentiņu? 1, bet pārplīsis. Nu lūk, arī šis spilgtais notikums manā dzīvē ir daļa no mūsdienu folkloras. Pavasarī kopā ar klasi braucām mācību ekskursijā. Ekskursijas kulminācija bija paredzēta vakarā. Latvijas izlases hokeja spēle ar Norvēģiju. Nekad līdz šim dzīvajā hokeja nebija redzējusi. Nolēmām saposties spēlē. Lielveikalā iegādājāmies karodziņas un simboliskas cepures. Ļoti gribējām, lai katram uz vaigu vēl ir Latvijas karodziņš. Bija nepieciešama lūpu krāsa. Taču nekur tās pareizās krāsas nebija. Beidzot atradām! Kas notika tālāk? Nekad neuzminēsiet. Mēs pa ceļam satikām Rihardu Bukārtu. Pilnīgi neiedomājam. Viņš mūs pazina pēc karodziņiem un cepurēm un teica. Ceru, ka redzēšu jūs spēlē. Kā lai
tik apjukuši spējām net pateikt, mēs tur būsim. Tas bija tāds pārsteigums, ka pat autogrāfu un kopbildu aizmirsām palūgt. Pēc 10 minūtēm jau visa klase bijām ar Latvijas karodziņu uz katru vaigu. Nu spēles atmosfēra, hokeja fani, neaizmirstamās emocijas, tās bija kaut kas fantastisks. Tā nebija tikai izlases spēle. Es sapratu, cik ļoti mīlu savu zemi, Latviju. Paldies par uzmanību!